Nu ko, spēle noslēgusies, piekāpmies Rīga FC 2 komandai, rezultāti 0-3. Māri, tavs komentārs? Tā kā tu minēji tikko, nesagāja. Momenti bija, štanga pirmajā, kas tur vēl, labi sitieni, labas epizodes. Šodien mēs, cik tur kāds 20 gols iestām, tikai pārtraukumā šodien. Tā kā prieks par mazajiem, kas šodien to tīkliņu tur nokustināja. Nu, lielai komandai rezultāts neataino spēles gaitu. Bija jābūt savādāk, bet nu ir kā ir, nu nekas. Kā es teicu, aplī galvas augšā turpinam nākamā nedēļa atkal pret Skansti. Tur ir atkal nākamā iespēja uzlabot noskaņojumu. Nevar nevienu sliktu vārdu teikt tur par cīņas sparu, par nevēlēšanos vai kā savādāk. Visi gribēja, visi gāja, bišķiņi pietrūka. Nu, viņi tur ir aizas malā, tas, ka tur viņi tabulā ir tur, kur viņi ir, tas neataino vispār viņu kvalitātes, kāda viņi ir šobrīd. Jo, ja viņi visu sezonu spēlē vairāk ar jauniešiem, tad tagad viņi, lai saglabātu savu vietu līgā, ir pastiprinājušies. Redzējāt, es aplī un pārtraukumā arī teicu, ir grūti aizsargiem spēlēt, ka tev pretīm 3 cilvēki ar motociklu brauc tādā ātrumā. Jā. Tā bija tāda problēma. Mums šodien pietrūkā atlētiskums, mēģinājām dažādi tur lāpīt. Nu, noturējām viņus, baigi tur neiekritām, tas 2., 3. tur individuāls spēlētāju kļūdiņas bija. Nu nekas, tas ir futbols, tās ir emocijas, šodien ne tās labākās, bet galvas augšā, nu, darbojamies tālāk. Gabriela, nu tavs komentārs, es zinu, ka tu man pasūtīji, kad nāca kamera tev pēc spēles, kā to prasīja komentāru, ja? Es tev saprotu, bet lūdzu, tagad sniedz komentāru par spēli. Nu smagi, 0-3 tā mājās. Tik daudz cilvēku ir sanākuši, tik daudz bērnu jauniešu, kas seko līdz atbalsta. Gribējās vismaz to vienu golu iesist, lai tās pozitīvās emocijas kaut kādas būtu. Nu šodien nesanāca, nezinu, visas tās 50 epizodes, nu gandrīz neviena neaizgāja uz mūsu pusi. Arī ielaistie goli arī no mūsu pašu kļūdām. Grūti teikt, nu galvenais, kā es gribētu kā mērķi izlikt, mums vēl palikuši 2 mājas spēles, tur obligāti jāatbūt 2 uzvaras un ejam uz priekšu. Mūsu komandas ilgadīgs veterāns, ja Terminators raksturoja spēli, nu Čeki spēlē tā kā tāds mīksti vārītas solis. Tas ir saistīts ar ko tā kā noskaņošanās, pārliecība vai tās trūkums? Ja godīgi, tad es vēl joprojām mēģinu savilkt kopā, kā ir pirms spēles, kāda mums ir ģērbta enerģija un vai tas pārnesās uz laukumu un ir spēles, kur, piemēram, pirms spēles mums likās, ka ir nereāla laba enerģija, viss bija uzvilkt, iesildīšanās, viss top, beigās 0-3. Un tad ir spēles, kur liekas, ka ģērbtoja, ka neviens īsti nav pat gatavs kaut ko, mēs paņemam uzvaram pārliecinoši. Tā kā man ir ļoti grūti savilkt šo te korelāciju kopā, kāds tieši izpaužās, bet, nu, jā. Nu, jāiet no spēles spēle, vienkārši jāiet katrā 200 uz 100, tur īsti citu variantu nav. Paldies, Gabi. Varbūt kādi jautājumi Mārim vai Gabrielam? Jā, Bračka, jā? Kāpēc bērnībā tu mani siti gan jau tā? Nu, privātos nē, jā? Nē, vienkārši, ko mēs varējām novērot abos puslaikos, ka abos puslaikos jūs iesākāt, jo jaudīgs arī gan jau nāc no tās ģērbtos enerģijas. Bet kas notika 2. puslaika pusē, abos puslaikos? Nu jā, vārds jau 42. minūte un 84. un pašās beigās. Nu kā jau Mārs teica, tur 3 motocikliem skraida apkārt, nu viņiem liekas tā enerģija ir bez gala. Jaunie arī vēl uz jaunības ambiciozismu ņem. Nu, negribētu teikt arī, ka mēs neskrājām, bet varbūt tās tā koncentrācija kaut kur tā lēmuma pieņemšana, kaut jā, 3. golā tā kā liekas tāda kontrolēta epizode, bet varbūt tās jau tā pienskāba muskuļos jau tur ir aizgājis jau līdz smadzenēm, un tad tur kaut kā viss, nezinu, ne līdz galam loģisks lēmums tiek pieņemts, un jā. Vēl kādi jautājumi? Nu, paturpināt to pašu jautājumu, tad, ja pienskāpes jau sajiet katrā puslaikā jau vidū kaut kur aiziet, nu, tad varbūt tas ir treniņu process, varbūt tomēr ir jāstrādā vairāk, ne? Nu, tam es arī negribētu piekrist, tomēr tagad uz sezonas beigām arī mums treniņi ir, treniņos enerģija attieksmēs, tā kā tiešām nevar nevienam piesieties, varbūt tās kādam tur kāds treniņš izkrīt, bet
Nu, jā, es neteiktu, ka mēs fiziski nevalkam līdzi. Varbūt tās tur var savilkt, bet es domāju, ka tas ir. Jā, nu, un tur cilvēki iet un cer uz virslīgu, viņiem vēl viss ir priekšā. Nu, grūti nokomentēt. Vēl kāds jautājums? Nav. Nu, ja nav, tad paldies, ka atnācāt šodien. Tiklīdz nākamajās mūsu spēlēs. Mums vēl 2 mājas spēles palikušas pret Mārupi, un sezonu beigsim šeit 8. novembrī pret Ventspili. Tā kā jā, paldies, Džeki, ejiet ēst picu un mazgāties. Paldies jums!